Līgatnes dabas takā šodien sarīkoti svētki dzīvniekiem. Darbinieku voljēros izvietoja ar gardumiem rotātas eglītes. Un pirmie pie savas svētku eglītes tika lāči, Mikus un Puika, kuri nav devušies ziemas guļā. Abi sākumā kārtīgi nopētīja kociņu un mīlestību sāk ar to, kas bija sarūpēts zem egles. Kā lielāko kārumu lāči vispirms notiesāja kaltētus lielopu kuņģus, tad ķērās klāt gaļas gabaliņiem. Desertam Mikus un Puika no egles nosīja mandarīnus un virknē sakārtās ogu un ķirbju sukādes, burkānus, kāpostlapas un riekstus. Ēdamās eglīšu rotas bija sarūpējuši dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, kā arī Ķemeru un Gaujas Nacionālā parka jaunie reindžeri. Pie gardu mīlesta tika arī pārējie Līgatnes dabas taku iemītnieki – stirnas, lūši, lapsas, sienocuņi un aļņi. Apmeklētājiem par prieku meža cūku saime sarīkoja pat veselu izrādi. Ieraudzījušas voljērā egles, cūkas riksī metās klāt un rukšķot grauza ābols un zīles. Sivēnmāte Grieta izdomāja, ka kuplākā eglīte būs tikai viņai un, lai citi radinieki nebāstu tai klāt savus šņukurus, aiznes kociņu prom. Tāds, lūk, vēstis padrāmā šovakar. Jau tuliņoģis joks ar jaunamiem sportā un pēc tam par to kāds laiks skaidāms. Tiksimies nakts ziņās.